1000 strautu ceļš. Tas ir īpašs ar to, ka katrs nākamais kilometrs ir atšķirīgs no iepriekšējā. Dubļi mijās ar akmeņiem. To šķērso neskaitāmi strauti, seklāki, dziļāki, straujāki un mierīgāki. Ik pēc pārsimts metriem mūs sagaida necaurredzams, nezinām dziļuma pēļķis. Dažs no tām slēp sevī pārsteigums, baļķi un akmeņu izskatā. Uz šī ceļa pilnīgi droši var noslīcināt moci, bet braucot ar enduro no turista līdz avantūristam ir tikai viens solis. Ladi. Vai. Šita mums vajadzētu tikt pāra močiem. Wow! Izskatās, ka... Te būs jāiet divatā. Visu distanci tā arī nepieveicam. Ap 9 vakarā, kad atlikuši kā 20 km, spēka vienkārši vairs nav. Pie ezera ierīkojam apmetni, pēdam un dodamies pie miera. Tikai domas par lāci neļauj uzreiz iemigt, bet drīz vien nogurums ņem virsroku. Rītu mostamies laicīgi, esam enerģijas pilni un vieglā gaitā dodamies uz priekšu, līdz uzduramies uz Lovu ozeras kalnu iegūs un pārstrādes kombinātu. Šī būve arī bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc kā pirmo uzbūvēja tieši šo dzelzceļa atzaru, ko tagad saucam par 1000 strautu ceļu. Lai gan pieejamā informācija liecina, ka notiek aktīvs process investīciju piesaistīšanā, realitāte izskatās, ka šai vietai ir līdzīgs liktenis ar mūsu Liepājas metalurgu, un šobrīd tas kalpo kā labs finiša orientieris tiem, kas pabeidz savu 1000 strautu izaicinājumu. Dažus kilometrus no pamestā kombināta sākas mūsu nākošais izaicinājums – ģeologu kalnu pāreja. Tas ir smagās tehnikas iebraukts vietām tikko salasāms ceļš, kas šobrīd vairs netiek izmantots. Veidots minētās kalnu pārstrādes rūpnīcas vajadzībām, un tā segums sastāv no dažādu izmēru akmeņiem. Brīžiem ir grūti neatraut acis no zem riteņiem esošā akmeņu labirinta. Skati uz tundrām aizrauj elpu. Un re, kur iemesls, kāpēc mocim ir Kartera aizsargs un kāpēc mēs nevaram pārbraukt pār pa ģeologu pāreju. Diemžēl ir reizes, kad ir jāpaceļ baltais karogs. Moči ir par smagu šim maršrutam, un nesasnieguši virsot, mēs nolemjam, liek neriskējot, doties lejā, kas arī nemaz nav pats vieglākais uzdevums.
Nu ko, esam Murmanskā. 2 dienas pēc posma ir izbraukt. Brīnišķīgs kā. Pa īstam bija grūti un traki. Viņš jau likās, ka tur vēl tālāk. Mēs vēl vakar smējāmies abi, kad sēdējām pēc tās smagās dienas uz soli pie ugunskura un smējamies, ka gribētu 2 lietas raudāt un neist. Bet no kopumā, es domāju, kā enduro faniem un entuziastiem, tas, ko mēs esam izdarījuši šīm 2 dienām, pirms tam cauri Karelijai 3 dienas pa Grāķinēm. Gandarījums baigais. Tas ir tas, ko tu sapņo, kad tu redzi tos YouTube video, kad tu tur varētu braukt vai, nezinu, kaut kāds raidījums skaties un pienāk diena, kad tu pats esi tajā trasē, tajā distancē, tajā maršrutā. Un tas sapņu piepildījums, vai cik pēc tam nav grūti, bet tas ir tas, par ko mēs sapņojam, tāpēc mēs arī šeit esam. Тебя зовут? Женя, я Оскар. Тоже рад. Ну как живете здесь? Ну так, нормально. Нормально? Новый город. Да. Проблем с ресурсами нет. Ну чем сам занимаешься? Смотрю, на скейте катаешься, отдыхаешь? Ну да, и спортом занимаюсь. Да, молодец. А сколько населения здесь в Мурманске? Я не помню, по-моему, 8 миллионов. Да, многовато. 8 миллионов в Нью-Йорке живут. И я не помню, если. Да? По-моему, там где-то пару миллионов, не как в Москве. Да. Ну давай, спасибо тебе. Спасибо тебе, да. Пожалуйста. Удачи. Слушай, знаешь, я считаю, что центр это, знаешь, Рыбачи, Дальние Зеленцы, мы... Поедем в Данию? Ну, ты сам поедешь. Отвезешь нас? Тебе тоже в центр ничего, это очень Далековато. когда я в центр смотрю. Какой-то памятник, как это памятник? Памятник ждущий. Ждучий. Ждет. Ждучий, да. Reku šitā saucās Ždučie. Gaida no jūras atpakaļ kādu. Tā arī nesagaida droši vien. Reku te pēd, moca aizrauja šeit, un es vienkārši ar smuki ielidoju iekšā. Ko situācija sekojuši, tikko bija atkal avārija, šoreiz Zibanam. Nu, vienkārši no bagāžnieka jāka ierauj ķēdē un viss. Un es nezinu, laikam kāds stundas, 2-3 šeit ir jāgaida. Šis jau nav aušu kalambūs, ne? Stop! 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 Stop!